Jums ir kur pierakstīt? Jā, protams. Renārs. Pagaid, stop! Ko jūs gaidat? Vai raujiet to poļu? Vēl viens solis, es jums pati pa muti iedošu. Apturēt līniju. Dēļ meitenes telefonu numuru. Jūs vajadzētu milicijai nodot. Jūs saprotat, ko ceham nozīmē dīkstāve? Jūs saprotat, ko nozīmē pilsoņu laimes jautājums? Viņam pilsoņu laimes jautājums svarīgs. Realistiski jau visdrīzāk 2 pilsoņu. 2? Tātad jūs sev stādat augstāk par pārējiem? Jūs saprotat, ka mēs ražojam cilvēkiem? Jūs saprotat, ka jūsu rīcības dēļ tiek aizkavēts ražošanas process, dīkstāve un tālāk 5 gadus plānu nobīdi? Tam visam ir seks jaunais cilvēks. Un jūs laikam uzskatāt, ka jūsu process un 5 gadus plāni ir svarīgāk par pašu cilvēku? Un kur tad tas viss vienkārši aiziet tā attejā? Neatlaidīgi tā mūsu jaunā. Ļoti. Tas, protams, labi. Bet jūs nesaprotat, ka mūsu cehs strādā kā ieļots pulkstenis. Jūsu etiķeti jau ir ceļā uz veikaliem. Es, protams, saprotu jūsu situāciju, kurš nav bijis iemīlējies. Bet jūs pats esat vainīgs. Jūs saprotat, tad apstādināt piegādi. Man vajag atrast to etiķeti. Es esmu gatavs katru pudeli pārcelt. Ko jūs runājat? Tiešām rajona milicijai jāzvana. Uz kurien iet partija 3814? Tā pirms Lentas apturēšanas. Visu uz vienu veikalu? Direktor, Skaidrs, saprat. tad es vedu dokumentus uz Rīgu, ja? Lāsam, uzgaidiet. Paņemsiet lūdzu pa ceļam jauno cilvēku līdz Rīgai. Direktor, tiešām nevarēšu. Man jau tā diena noslogota darba pa pilnam. Lāsam. Tas ir pilsoņu laimes jautājums. Varbūt pat 2.